Raidījums uz mūsu vārtiem tagad bija. Un tagad jau torpēdo spēlētāji nostājušies mūsu aizsardzības zonā. Metiens no zilās līnijas un pirmie vārti, diemžēl, šajā spēlē tiek pieskaitīti Nižņi Novgorodas torpēdo komandai. Jā, Kočetkovs vārtu priekšā pielabo. Jā, Višetkevičs. Ļoti labs, ļoti ātrs un aizsargiem ļoti grūti prognozēt viņu katru nākamo kustību. Bet tagad jau uzbrukumā ir Nižņi Novgorodas torpēdo metiens un tur ir Ripa. Jā, pēc vairākiem rikošetiem neveiksmīgi priekš mums. Ripa to raidīja Ripu gar vārtiem. Un beigu galā pret Petrovicka kāju. Jā, lūk, Linglets met trāpa pa Petrovicka slidu. Ražīgākā maiņa komandā. Ilgu laiku. Visur rudens daļu gandrīz vēl. Nu ko, tagad beidzot izdodas nostāties mūsējiem pretinieku aizsardzības zonā. Dārziņš, kur Ripa un Ripa ir vārtos. Viss kārtībā. Sērija līdz ar to tagad būs pārvarēta. Jānis Sprukts ļoti labi pastrādāja vārtu priekšā, cīnoties ar Rozinu. Un ļoti augstasinīgi nospēlēja Miķelis Rēdlis. Viņš pat... Viens no kuriozākajiem goliem, manuprāt. Jā. It kā noķēra Holts. Acīm redzot, Krisa pārliecība ir, ka Ripa trāpīja. Nē, viņš, var teikt, pats iemet savos vārtos. Garām vārtiem metiens. Ripa paliek. Vorobjovs iespēlē to Ripu aiz vārtiem. Un Tāpols. Ļoti ātri izspēle un vēlreiz. Tur tūmā neviena nebija. Šeit varbūt pirms tam. Manā Jānis Sprukts ar Ripu. Jā, jāsad atpakaļ. Dārziņš. Tālāk Miķelim. Un vārti! Lieliski! Otrā piespēle Laurim Dārziņam un otrie vārti šajā spēlē Miķelim Rēdliham. Un ļoti labi vārtu priekšā nospēlē Miķelis Rēdliks. Jā, 15. rezultatīvitātes punkts piespēļu statistikas. Dārziņš, katrā ziņā to redzēsim. Uzvaram iemetienu metiens Rodrigo Laviņam. Lūst noja šādā nepiemērotā brīdī. Kā tad tā? Un 2-5 un aiz neapmierinātības savu nopret vārtu stabu salauž arī Mārtiņš Karstums. Viss jau bija kāds cits iemesls. Un te jau tādā kārtīgākā kautiņā Jānis Sprukts iesaistās ar 4. numuru. Grūts līdz pretinieku vārtiem. Skatāmies vēlreiz šo epizodi. Tur jau bija arī priekšā pretinieka. Bet nē, pret ledu bija. Pret ledu, jā. Bet... Un tālāk jau, protams, ka Lingletam atlika tikai... Lūk, par ko bija tas konflikts. Iesitā 0.